Sveikas, mīļās meitenes, sievietes, mammas, omītes, lēdijas, dāmas! Šī informācija ir domāta tieši jums, lai jūs kļūtu par tām īpašajām sievietēm, kuras izceļas vienmēr, kuras pamana un apbrīno visi. Priecājos izstāstīt par unikālo projektu Pārdzimsti savā sievišķībā. Es esmu Inta Zaļkalna, sieviete, mamma, omīte, māksliniece, scenogrāfe, projektu vadītāja. Esmu arī DNS dziedināšanas skolotāja, autorprogrammas Dharma Way autore un Garīgo mācību akadēmijas dibinātāja un vadītāja. Projekts Pārdzimsti savā sievišķībā ir tapis kā loģisks turpinājums manai 30 gadus ilgajai darba pieredzei, strādājot ar cilvēkiem, kuriem es mācu dzīves pamata lietas. Karmas mācība, enerģētikas balansēšana, zemapziņa, DNS struktūra, naudas akupunktūra, problēmu čakras, radošuma aktivizācija un citas dzīvē svarīgas tēmas. Lielākā daļa, kas mācās grupās, ir sievietes. Un strādājot, es lieliski redzu, kā mainās tās, kuras līdz pat sirds dziļumiem ir sapratušas un sajutušas to, ko viņām, kā sievietēm, spēja radīt un mainīt dažādas garīgo mācību zināšanas un prakses. Šīs sievietes jau mācoties un pielietojot apgūto praksē, sāk ar vien vairāk atšķirties no pārējām dalībniecēm. Viņās burtiski staro, viņās deg mistiska uguns, kas pievelk un rada vēlmi viņām sekot, lai kur viņas aicinātu, jo gribas ar viņām runāt vēl un vēl. Viņas neķer nekādi vīrusi, viņām problēmas risinās ātri, bez liekām emocijām. Viss viņām izdodas, protams, strādājot, bet tā īpaši ātri un īpaši viegli. Arī tad, kad problēmas ir milzīgas, smagas un sāpīgas, viņas izvēlas būt laimīgas, dara visu, kas jādara, un ir tādas laimīgas vienmēr. Un tieši šī laimes sajūta viņām palīdz visā. Viņas dzīvo it kā parastu dzīvi, taču izskatās un jūtas citādi nekā pārējās. To es lieliski redzu, skatoties ekrānā, kad blakus ir visas dalībnieces, kas ir katra savā attīstības līmenī. Un tas nav ne labi, ne slikti. Katrai jau ir savs attīstības temps un laiks. Es to zinu un saprotu, taču man ļoti, ļoti patīk tās sievietes, kuras izceļas šajā grupā. Un man ļoti gribas palīdzēt tām, kuras vēl nav sākušas mācīties un strādāt ar sevi, un īpaši tām, kuras jau mācās, bet vēl īsti nepazīst un nenovērtē ne sevi, ne savu sievišķo gudrību, spēku un harizmu, kuras vēl neprot attīstīt savu sievietes potenciālu. Un tā nu man radās doma izveidot projektu, ko es pasniegšu vienkāršiem vārdiem, lai katra sieviete varētu izbaudīt tā pozitīvos un ātros rezultātus. Protams, pie nosacījuma, ka viņas regulāri katru dienu, mēneša laikā strādās un darīs visu to, kas viņām ir jādara, mērķtiecīgi, ar pārliecību un no visas sirds. Tās sievietes, kuras izturēs šo mēnesi, sajutīs sasniegtos rezultātus, varēs turpināt otrā mēneša pārmaiņas, kurā būs vēl jaudīgāki uzdevumi un arī tādi, kas būs saistīti ar sievišķības neatņemamo sastāvdaļu attiecības. Tātad tagad par projektu Pārdzimsti savā sievišķībā. Katras sievietes sapnis ir būt laimīgai. Tas ir galvenais, pēc kā viņa tiecas, pēc kā ilgojas, ko cenšas sasniegt, jo sieviete uzskata, ka tad arī viss pārējais dzīvē būs brīnumains un laimes piepildīts. Un rezultātā laime kļūst par mērķi, ko viņa grib sasniegt un saglabāt ilgstoši. Taču ne visām sievietēm tas izdodas. Lai sasniegtu šo burvīgo laimes stāvokli, tiek darīts viss iespējamais. Taču, kad šis laimes mirklis ir sasniegts, to neizdodas paturēt ilgstoši.
Un atkal meklējums sākas no jauna, atkal tiek darīts viss, lai sieviete kļūtu laimīga. Diemžēl šāda situācija atkārtojas, laime tiek sasniegta, tā pazūd, tad atkal tiek meklēta, sasniegta, atkal un atkal. Rezultātā šāda laimes meklēšana un zaudēšana kļūst par ieradumu, kas tiek veikts visas dzīves garumā. Vairumam pasaules sieviešu tas tā arī neizdodas sasniegt laimi, kur varētu saglabāt visu mūžu garumā. Taču labā ziņa ir, ka ir sievietes, kurām izdodas sasniegt laimi un izdodas to saglabāt ilgstoši līdz pat mūža galam. Šīs laimīgās sievietes izceļas vienmēr un visur. Viņas pamana un apbrīno visi. Kāpēc? Jo visa viņu būtība izstaro mīlestību, laimi, prieku, gandarījumu un tādu īpašu sievišķību, kas apbur katru cilvēku, ar ko viņas satiekas. Laimes aura burtiski ieskauj visu, kam viņas pieskaras. Un galvenais, šis laimes stāvoklis viņās nekad nepazūd. Lai arī kādas dzīves mācības viņām jāaiziet, tas saglabājas. Viņas ir laimīgas vienmēr. Kā tas ir iespējams, ko viņas zina un dara citādi nekā miljoniem citu sieviešu? Atbilde ir gana vienkārša. Viņas zina to, kas ir sievietes laime, ka laime nav mērķis, kas jāsasniedz, ka laime ir apzināti izveidots ieradums būt laimīgai. Viņas zina to, kas jādara, lai šis ieradums saglabātos vienmēr. Viņa zina to, ka laimīgai sievietei ir daudz jāmācās un jāstrādā ar sevi, lai visa mūža garumā saglabātu šo īpašo sievietes laimes sajūtu, kas padara viņas atšķirīgas, skaistas, sievišķīgas un laimīgas vienmēr. Bet vai jūs zināt, kas ir sievietes laime? Vai jūs zināt, ar ko tā atšķiras no parastās, visiem zināmās? Redziet! Dzīves patiesība ir vienkārša. Viss, ko cilvēks dara savas dzīves garumā, tiek darīts viena mērķa dēļ, lai sasniegtu savu laimi. Katra sieviete zina to, ka laime ir cieši saistīta ar savu mērķu vai sapņu piepildījumu. Protams, katrai ir sava laime un savs veids, kā to sasniegt. Katra var kļūt laimīga tajā, ko viņa grib. Taču reti kura sieviete zina to, kas ir īpašā sievietes laime. Paskaidrošu. Sievietes laime ir tad, kad sieviete ir sievišķīga savā dvēselē, savā būtībā, un kad visas viņas domas, prāts, apziņa un zemapziņa ir piepildīta ar mīlestības enerģiju. Kad sieviete dzīvo, domā, visu dara, jūt, rada, veido un saglabā ar šo īpašo sievietes mīlestību. Viņa ir mīlestībā. Vienmēr. Taču galvenais, šai mīlestībai ir jāizpaužas dabiski, brīvi, patiesi, no visas sirds un dvēseles. Tad to jūt katrs cilvēks, pat tad, kad šāda sieviete ir vienkārši blakus. Mīlestību nevar notēlot vai radīt to mākslīgi. Mīlestību nevajag un nedrīkst uzspiest, izrādīt, pārspīlēti tā, lai visi to redz, lai to apskauž un iekāro. Jo patiesā mīlestība ir vienkārša. Taču to aktivizēt sevī savā ķermenī un būtībā nebūtu nav viegli. Tāpēc mūsdienās ir tik daudz sieviešu, kas nezina, ko nozīmē patiesi mīlēt un būt mīlētai. Lai dzīvotu mīlestībā, ir daudz jāmācās un jāstrādā ar sevi. Taču tas ir to vērts. Tas būtu jādara katrai sievietei, kura grib sasniegt un izbaudīt savu sievišķību un savu īpašo sievietes laimi. Kāpēc? Redziet, tikai tad, kad sievietes laime tiek sasniegta un ilgstoši saglabāta, sieviete spēj aktivizēt, realizēt un izbaudīt savu sievišķo būtību, savu pirmatnējo spēku, gudrību, sievišķību un mīlestību. Tad viņa var realizēt un izbaudīt savu šīs dzīves potenciālu, pilnīgi visās viņai svarīgajās lietās.
Projekts Pārdzimsti savā sievišķībā var kļūt par pirmo soli katrai no jums, lai aktivizētu savu sievišķību, lai iemācītos mīlēt tā, kā jāmīl sievietei, un lai sasniegtu savu īpašo sievietes laimi un sāktu to nostiprināt savā ķermenī, domāšanā, apziņā un zemapziņā. Un nav svarīgi, vai sieviete ir gados, vai precējusies, vai nē, ar bērniem, vai bez, jebkurā profesijā, jebkurā sociālajā vai materiālajā līmenī viņa atrodas, viņa vienmēr var sākt mainīties. Nav robežu, nav noteikumu, vajag tikai gribēt. Noklausoties to, ko es stāstu, protams, var rasties jautājumi. Kāpēc man vajadzētu strādāt ar sevi, kas nav nemaz tik ļoti interesanti, kas prasa manu laiku, manu darbu? Kāpēc es nevaru darīt uzreiz kaut ko skaistu, elpu aizraujošu, kaut ko, kas rada prieku uzreiz? Nu, tiešām labs jautājums, taču tam ir savs iemesls, kāpēc nevar to darīt. Jūs lieliski zinat, ka ir bezgala daudz labas un noderīgas, skaistas prakses, kas domātas sievišķības aktivizēšanai dažādos veidos. Pārsvarā to sasniegtais rezultāts ar laiku pazūd. Nu, tieši tāpat kā tā mīlestība, kā tā laime. Un, lai gan sākumā liekas, ka izmaiņas ir un jums tās patīk, diemžēl tās nesaglabājas ilgstoši, tā kā tas cerēts. Kāpēc tas tā notiek? Kas būtu jādara, lai izmaiņas saglabātos arī pēc tam, kad tās ir apgūtas un izbaudītas? Nu, lai jūs labāk saprastu, izstāstīšu piemēru no ikdienas. Jūs esat sievietes. Jūs esat zinošas, talantīgas, labas saimnieces, sievas, mammas vai omītes. Jūs gribat uzvārīt ekoloģiski audzētu dārzeņu zupu, kas pilna ar vitamīniem un veselībai svarīgām lietām. Jūs cītīgi strādājat, lai viss tiek skaisti pagatavots. Un zupa ir gatava, krāsaina, garšīga, veselīga. Jūs dodaties pie plaukta un paņemat savu viskaistāko un vismīļāko bļodu, taču kāda vilšanās. Izrādās, bļoda nav mazgāta kopš iepriekšējās reizes, kad ēdiens nebija tik garšīgs, veselīgs un skaists kā šodien. Tas izrādās ir palicis bļodā, neizēsts un sapelējis, jo jums ir bijis slinkums to izliet un izmazgāt un bļodiņu nolikt tīru. Ko tagad darīt? Tik ļoti gribas ātrāk nobaudīt šīs dienas zupu. Tik krāsainu, tik garšīgu, tik veselīgu. Ko darīt? Ir tikai divi varianti. Pirmais. Nu, tik ļoti gribas nobaudīt šīs dienas radīto un vārīto, taču tik ļoti negribas tērēt laiku, smērēt savas rokas un berst tos vecos, piekautušos puvekļus no bļodas. Es labāk iztēlošos un iedomāšos, ka tā jau ir izmazgāta, tīra, skaista, un liešu ātrāk šīs dienas garšīgo ekoloģisko zupu, lai to ātri apēstu. Es izlikšos, ka viss ir kārtībā. Nu, var tā darīt. Tikai rodas jautājums, pēc kā garšos šī veselīgā zupa ielieta netīrajā bļodā? Nu, sākumā kādas pāris karotes tās garša būs laba. Diemžēl tā ļoti ātri tā pazudīs, jo sajauksies ar tajā izmirkušajiem pelējumiem un zupa kļūs tikpat nebaudāma kā iepriekšējā reizē, kad atstājāt to neizēstu. Ir otrais variants. Jūs zināt, kas ir jādara, lai atkal nebūtu tā, kā iepriekš. Jūs pārvarējat savu slinkumu, nesteidzoties rūpīgi, lai nesaplēstu savu mīļāko bļodu,
izberžat, izmazgājat, izslaukat to tīru, sausu. Tad ieliet tajā garšīgo, skaisto, veselīgo zupu un izbaudāt to pilnībā. Secinājums. Tātad, ja sieviete grib sasniegt ko skaistu un vajadzīgu, lai ilgstoši varētu izbaudīt sasniegtā rezultātus, tieši tādus, kā tas iecerēts, vispirms ir jāizmazgā sava bļoda. Tātad, protams, ne jau par bļodu ir runa. Bļoda esat jūs pašas, jūsu būtība, un lai jūs varētu kaut ko skaistu, burvīgu izbaudīt, tā lai tas paliek, lai tas saglabājas, vispirms ir jāsāk ar sevi. Jāsakārto sevi gan emocionāli, gan fiziski. Jāatbrīvojas no negatīvās domāšanas, saprotot, kāpēc un kā tas jādara. Jāpiepilda sevi ar īpašo dzīvības enerģiju, lai fiziskais ķermenis būtu vesels un lai varētu aktivizēt savu sievišķo būtību. Jāzina, kā patiesībā vajag mīlēt, lai iekšējā un ārējā pasaule mainītos ar mīlestību visā. Katrs paveiktais solis jānostiprina laikā, lai rezultāts nepazustu un lai izmaiņas notiktu visur, kur tas nepieciešams. Tātad ir jāsāk dzīvot ar zināšanām, radoši, apzināti, mērķtiecīgi un ar mīlestību visā. Kad šīs pamata lietas ir apgūtas un tiek pielietotas dzīvē, viss sāk mainīties. Tātad projekts Pārdzimsti savā sievišķībā ir par to, ka jūs, manas mīļās, sākat mācīties mazgāt savu bļodu. Un darot to, jūs jutīsiet šo burvīgo sajūtu, savas izmaiņas, kas sākas uzreiz, kad sāksiet strādāt ar sevi, tieši tā, kā es jums to mācīšu. Un tās nepazudīs, ja turpināsiet to arī pēc projekta beigām. Kāpēc tā? Visu, ko es jums mācīšu, visu, ko mēs darīsim, veiksim ar jauno enerģiju spēku. Tātad visām praksēm ir īpašs pātrinājums un spēks, kāds nebija kādreiz. Kā mēs strādāsim projektā? Katras nedēļas sestdienā Laime jums nosūtīs nākamās nedēļas uzdevumus, lai jūs svētdienā varat izlasīt un izmēģināt visu to, kas būs jādara katru dienu, visas nedēļas garumā. Mēs izveidosim grupu, kurā varēsiet dalīties ar savu pieredzi, sasniegumiem un arī uzdot dažādus jautājumus. Būs klātienes tikšanās, kurās runāsim par to, kas jūs interesēs. Atbildēšu uz visiem jautājumiem saistībā ar sievišķību, ar sievietes būtību, ar citām lietām, kas jums ir svarīgas. Katrai no jums tiks aizsūtīti ieraksti par tēmām, ar kurām mēs strādāsim. Tātad informācija, lai jūs saprastu, kāpēc jums ir jādara tas, kas jums ir jādara. Tagad nedaudz par tēmām, ar kurām jūs strādāsiet. Pirmā tēma, pati galvenā, domas. Kā domājam, tā dzīvojam. Un tātad sūtītajā materiālā būs vienkārša, visām saprotama informācija par to, kas ir domas, kā tās veido dzīvi un kā sadarbojas ar zemapziņu. Uzzināsiet domu darbības principu, ko saprotot, jūs jau sāksiet piedomāt pie tā, ko domāsiet. Uzzināsiet, kas ir pirmā doma diennakts laikā un cik tā ir svarīga visas dienas veidošanā. Uzzināsiet arī, kādas kļūdas nedrīkst darīt domājot. Ja cilvēks to nezina, tad viņš no rīta līdz vakaram rada sev problēmas. Otrā tēma – pārliecības. Nu, redziet, katra no jums dzīvo pēc savām pārliecībām. Vismaz tā jums tas šķiet. Tad, kad jūs uzzināsiet, kādas ir šīs pārliecības, kādi ir 4 pamatā līmeņi pārliecībām, jūs sapratīsiet, ka patiesībā
Nav nekāds brīnums, kā dzīvojot it kā pēc savām pārliecībām, notiek tas, ko jūs nemaz negribat. Un visa projekta laikā mēs strādāsim ar pārliecībām, kuras jums ir nepieciešamas, lai jūs mainītos. Tātad mēs iemācīsimies radīt tādas pārliecības, kas jums palīdzēs kļūt īpaši sievišķīgām, harizmātiskām, gudrām un skaistām. Trešā tēma - elpošana. Jūs uzzināsiet, cik svarīgi ir elpot tā, kā to dara jogi. Jogiem ir tāda elpošanas prakse pranajama. Pranajama kā zinātne, pranajama kā instruments, lai nostiprinātu savu ķermeni, iegūtu veselību, skaistu ādu, mirdzošas acis, lai iegūtu īpašu brīvības sajūtu, lai justos vienkārši labi. Apgūsiet pamata prakses, ar kurām, ticiet vai ne, jūs gribēsiet nodarboties katru rītu un arī katru vakaru. Jo tad, kad jūs sajutīsiet rezultātu, jums tas liksies tikpat nepieciešams, kā vienkārši elpot visas dienas garumā. Ceturtā tēma. Uzzināsiet, kas ir zemapziņa, kā tā darbojas ikdienā, kā mēs radām sev problēmas, dodot nekorektas komandas, kas rada sāpīgas un nopietnas problēmas. Uzzināsiet, kādas komandas būtu jādod, lai tā zemapziņa darītu to, kas mums ir vajadzīgs, nevis izvēlētos kaut ko mistisku un mums nepatīkamu. Un to es visu jums izstāstīšu tādā pavisam vienkāršā veidā, nevis tā kā mēs meistaros mācāmies. Tas, protams, ir ļoti pamatīgs darbs, bet pašus pamatus un pirmos soļus jūs jau varat spērt ikdienā saistībā ar zemapziņu. Piektā tēma. Fiziskā ķermeņa, fiziskā, intelektuālā, emocionālā ķermeņa aktivizācija. Izstāstīšu, kā panākt to, lai sieviete, kurai ir miljons darbu diennakts laikā, lai viņa ir gatava jaunai dienai, lai viņai ir spēks, vēlme darboties, pozitīvas emocijas, lai viņa ieskauj mīlestības enerģija visas dienas garumā. Sestā tēma, ko patiesībā nozīmē mīlēt sevi. Uzzinot šo informāciju, jūs sapratīsiet, ka patiesībā jūs darāt visu, lai jūsu būtība, fiziskais un emocionālais un arī sievišķais ķermenis taptu sāpināts un traumēts. Jo lielākā daļa cilvēku, lielākā daļa sieviešu nezina, ko viņas dara ikdienā ar savu ķermeni. Viņām liekas, ka viņas mīl sevi, bet patiesībā viņas neapzināti, nezinot, nīdē sevi ārā. Tāpēc ir jāzina, kā mīlēt sevi. 7. tēma - fiziskā ķermeņa kontrole. Nosaukums tāds nevisai patīkams, taču ir jāsaprot, ka fiziskais ķermenis ir lielisks instruments un palīgs, kurš var sievieti emocionāli pacelt, atbalstīt jebkurā dzīves situācijā, īpaši tad, kad gribas raudāt, pārdzīvot. Fiziskais ķermenis ir tas, ko mēs spējam kontrolēt. Mēs nevaram kontrolēt emocijas, ja mēs to neesam mācījušās. Ķermeni mēs varam kontrolēt. Iemācīšu, kā ķermenis kļūst par lielisku palīgu. Un vēl saistībā ar ķermeni. Ja jūs izturēsiet šo mēnesi un darīsiet visu, ticiet man, jau kaut kur projekta vidusdaļā jūsu ķermenis sāks rādīt esošās izmaiņas. Jūsu ķermenis kļūs citādāks, priecīgāks, seja mainīsies, no jums sāks starot īpaša sievišķības un mīlestības enerģija. Tā tas notiek. Veicot visu to, ko es jums likšu darīt, izmaiņas nevar nenotikt. Tātad ķermenis jums parādīs, kādas ir šīs izmaiņas.
Astotā tēma. No astotā tēma ir dažādi ieteikumi. Dažādi ieteikumi, kurus jūs varēsiet izmantot savas ikdienas veidošanā, jo sievietei reizēm ir tik daudz, kas jāzina un jāpaspēj, kā mums ir jāzina tādas pamata lietas, kā to darīt vieglāk, skaistāk, ātrāk. Protams, šajā pirmajā mēnesī es jums došu tādām nelielām porcijām un tādus vieglākus ieteikumus. Otrajā mēnesī, protams, būs jau citādi ieteikumi un arī citādas tādas spēcīgākas un jaudīgākas prakses. Bet tātad, piemēram, kā saprast, vai darām to, kas mums ir jādara? Kā izveidot ieradumu būt laimīgai? Kā ēst? Jo es jums nedošu receptes, es jūs nemācīšu ēst. Tam ir meistari, tam ir daudz un dažādas nodarbības. Es tikai jums atgādināšu to, ko zināja mūsu senču senči. Jo mūsu senčiem nebija problēmas ar lieko svaru, viņiem nebija problēmas ne ar holesterīnu, ne ar kādām mūsdienu slimībām. Es tikai pateikšu tādas pamata lietas, bet kuras darbojās un kuras patreiz tie, kas atcerās, pasniedz kā kaut kādu unikālu pieredzi, lai gan patiesībā tas viss nāk no mūsu senčiem. Tātad nedaudz par šo tēmu parunāsim. Izstāstīšu, kāpēc ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes. Izstāstīšu, kurš ir tas brīdis, kad mums ir jāpalīdz savam ķermenim, jo visa mūža garumā mūsu ķermenis ir strādājis uz mums. Mēs jaunībā nedomājam, mēs ejam, mēs dārām, kas tikai viss nav jādara. Bet pienāk brīdis, kad mums ir jāsāk vingrot, un ne tāpēc, ka tas ir veselīgi, bet tāpēc, ka tas ir mūsu pienākums pret mūsu ķermeni. Tātad arī nemācīšu jūs vingrot, bet izstāstīšu pamatprincipus. Un tātad, tas ir apmēram tādas galvenās tēmas, par cik šis projekts ir tapšanas tādā stadijā. Protams, būs vēl daudz kas cits, ko es varbūt tagad jums neizstāstu, bet to jūs uzzināsiet, piedaloties projektā. Un tātad, ja sieviete mēneša garumā apzināti strādā ar visām šīm tēmām, izmaiņas nevar nenotikt, tas nav iespējams. Un tāpēc, mīļās, skaistās meitenes, sievietes, dāmas, ja jūs gribat sajust izmaiņas sevī, savā domāšanā, savā ķermenī, apziņā, zemapziņā, ja gribat pārdzimt savā sievišķībā, pievienojieties grupai, lai izbaudītu šo unikālo projektu, pārdzimsti savā sievišķībā. Projekts sākas šī gada 26. aprīlī. No visas sirds iesaku piedalīties. Iedošu visas tās zināšanas, kas man ir saistībā ar šo tēmu, un uz tikšanos jau projekta sākumā.